Iedomājies situāciju ar 3 sastāvdaļas – elektriskā strāva, magnētiskais lauks un kustība. Un ja no šīm 3 ir pieejams 2, tad ir iespējams radīt 3. Šāds nosacījums ir spēkā gan elektromotora, gan elektroģeneratoru darbības pamatā. Ja elektromotorā jau ir patstāvīgs magnētiskais lauks, tad to ir iespējams izmantot kā elektroģeneratoru. Mēs esam pieraduši, ka elektromotori patērē elektroenerģiju, bet izrādās, ka ar tiem var arī ražot elektrību. Pievieno pie līdzstrāvas motora rotācijas asas rokturu vai zobsiksni un pie kontaktiem vadiņus, un tad tavs elektroģenerators ir gatavs. Pamēģini uzlādēt mobilo telefonu ar paštaisīto elektroģeneratoru.